Šodien Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā ciemojas bērndārza Gaismiņa Mārītes grupas bērni. Jautri čalodami viņi sagaidīja Jelgavas mēru Andri Rāviņu, kurš ir atnācis uz bibliotēku, lai nolasītu priekšā Margaritas Stārastes pasaku. Jūs šodien būsiet lasīšanas vēstneši, labi? Šodien jums priekšā lasīs pasaku Jelgavas domas priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Un es ceru, ka jums ļoti patiks pasaka, jūs varēsiet dzīvot tā līdzi un varbūt pajautāt kaut ko. Jums patīk pasakas? Jā! Kādu pasaku jūs pēdējo esat dzirdējuši? Es esmu Pingvīna pēdējo dzirdējis. Jūs pasakas esat dzirdējuši un mīliet, vai ne? Jums patīk pasaka? Jā! A kas jums lasa pasakas? Nu, jūs esat gatavi klausīties pasaku? Nu, par ko mēs varētu šodien runāt? Par ko? Par grāmatām. Par grāmatām. Bet kas šodien ir ārā? Saulīte. Pavasars, vai ne? Tie. Lasīsim šodien par saulīti. Jūs esat gatavi? Jā! Saulītes svētki. Saulītes svētki, saulītes svētki. Spalvas rūpīgi saglauduši, ūsas sasukājuši, viesi nāk baru bariem. Sīkā Mārīte uz saulītes svētkiem atlidojusi pirmo reizi. Kas tie saulītes svētki tāda ir? Viņa izprašā laumiņas un rūķus. Šajā dienā Dižmeša iemītnieki vienmēr priecājās un līksmo no saulītes lēkta līdz rietam. Un nakts būs īsa, īsa, saka Rasas laumiņa. Klaimiņā sanākuši svētku viesi. Tie nepacietīgi veras augšu, gaidīdami, kad parādīsies saulīte. Vai re, tur jau viņa izvejas virs Dižmeža. Tās staru vainags, jo priecīgi mirdz. Viesi sveic saulīti. Sveiksimies arī saulīti. Kā mēs sveiksim saulīti? Labrīt! Labrīt! Tad saulīte iesēsta zeltītā svētku mākonī un ziņkārīgi raugās leju. Tur tagad ir tik daudz, ko redzēt un dzirdēt. Dižmeža varžu koris sagatavojas saulītei patīkamu pārsteigumu. Kvarkšķina savu svētku dziesmu. Nu, kā tad vardīts? Kvā, 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 kvā. Nu, un tad kopā ar sveicienu. Kvā, 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 kvā. Nu, tātad mēs zinām, kā mēs sagaidīsim saulītes svētkus. Tad, kad atnāk saulītes svētki, jūs jau zināsiet, kā darīt, vai ne? Jā! Pēc tam sienāži iepriecina ar varenu sisinēšanu, bet bite ar vabolīti sacenšas dūkšanā. Nu, kā ta bitīte dūk? Sāk spēlēt Dižmeža orķestris. Un tad var būt tās, kad mēs uztaisam orķestris. Orķestris varētu būt, kad mēs tad... Kas būs vardīts? Meitenes būs vardīts. Meitenes būs vardīts un puiši būs bitītis. Jā. No tā tad 3, 4. Rūķi pūš stabules un tāšu taurītes, rībina bungas,
kad laumiņas tirkšķina ziedu vai zvanības. Svētku viesi dejo, iet rotaļās, putnu un zvēru mazuļi draiskojas. Papardisējs priek līgojās līdz, un visi koki līksmi šūpo kalotnes. Nu jāatvadās, lai te pulcētos atkal pēc gada. Nu tātad saulgriežu svētki ir pavasarī vasarā, kad mēs saulīti sagaidām ar līksmiem priekiem. Kad mēs saulīti sagaidām? Tik saulītes nākšana ir ar dienas paliek garākas un garākas, un tad saulgriežos ir visgarākā diena un visīsākā nakts. Un tad mēs atkal lēnām sākam no saulītes atvadīties, līdz Ziemassvētkos atkal ir saulīte atnākusi. No tā? Un ir pasaka galā.